Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas rīcības teritorijā realizēti vairāki Eiropas Savienības līderu projekti. Vairāk ieviesti Stārgales novadā, kur darbojas jauniešu un bērnu sporta klubs Demora. Par pašu klubu var izlasīt mājaslapā, kas tapusi ar lauku atbalsta dienesta projektu palīdzību. Bērnu izjādēm palīdz arī programmā lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana, realizētā zirgu pārvadāšanas treileru iegāde un, protams, jāšanas laukums. Iegūtā nauda šeit arī redzama, ir tik ļoti labs tas rezultāts. Laukuma projekts bija galvenā doma tāda, ka mums nav kur jāt vēlā rudenī, kad sāk līt lietus un agrā pavasarī. Jo mēs jājām pa pļavu, pa zāli, kas pie lietas apstākļiem paliek dubļaini un slideni. Un tāpēc bija nepieciešams smilšs pamats. Un tas nozīmē, ja šodien jātu pa pļavu, vai gan nav tik daudz līs, vienalga tur būtu dubļi ļoti ātri. Un par sportošanu vispār nekad runa nevarētu būt. Treniņu laukums būvēts pamatīgi, ar labu drenāžu un apgaismojumu. Treniņi te var notikt jebkuros laika apstākļos, un tas manām uzlabojas sacensību rezultātus pēdējās sezonās. Es pagājušajā gadā sasniedzu diezgan arī kopvērtējumos visos iespējamos pirmās vietas, kā gada labākais jātnieks pirmo vietu dabūja. Un vasaras kopvērtējumā. Tā kā īsti man tās vietas vairs nav tik būtiski. Nākotnes mērķi ir nākošie jaunie zirgi, kas ir izauguši. Man liekas, ka laukos viena liela daļa ir diezgan spēcīga lauksaimnieki. Ir arī diezgan spēcīga jaunā paaudzes laukos tieši. Vai viņiem ir mantojumā no vecākiem saimniecība, vai viņi strādā paralēli vecāki ar jauniešiem. Un tie ir tie, kas grib strādāt un kas ir spējuši uzņemties. Diez vai tie plāno kaut kur braukt prom. Manas cerības ir, kad meita arī paliks saimniecībā, strādās ar zirgiem, ar turistiem, viņa mācās turismu vadību, tā kā saistībā ar saimniecību un sporta darbību. Tev būs kas turpina? Domāju, ka jā. Aizraušanās ar tik savdabīgu sportu kā konkurss prasa daudz darba. Par zirgiem jārūpējas visos laika apstākļos, visos gada laikos, un treniņiem jābūt regulāriem. Man ļoti patīk, tas nomierina. Šeit es braucu 2 vai 3 reizes nedēļā, kā man sanāk, pēc skolas, no Ventspils. Un kā tu izlēmi, ka jāšanas sports būs tavs sports? Tāpēc, ka es šeit jūtos labi, man ir tuvi cilvēki šeit, zirgi man ļoti patīk, tas man uzrunā. Būdama pilsētniece, Gelinta Apse sekojusi savam sapnim, un Tārgales pagasta Laimiņu mājās izveidojusi savu zirgu audzētavu. Viņas biznesa nav zirgu audzēšana pārdošanai, bet gan sportam. Visvairāk brīnījās vecāki, jo viņi tā kā gribēja laikam, lai es palieku labāk pilsētā, jo laukos ir grūti un smagi jāstrādā. Projektu rakstīšana ir iespēja dažādām interešu biedrībām realizēt sapņus par aprīkojumu iegādi. Tomēr vai katrs spēj uzrakstīt un aizstāvēt savu ideju? Zemnieku saimniecībā tieši tāpatās var rakstīt projektus, tikai kā uzņēmējam ir mazāk procentu atbalsts no valsts. Zemnieku saimniecībā es varu pretendēt uz 40% atbalstu no Eiropas naudas. Bet biedrība, kas ir klubs un kas nepelna, var pretendēt uz 90, uz 85%. Pirmais projekts par izjāžu laukumu labiekārtošanu. Te ir, kā te šito sauc, mērījumi bija jāveic ar visām kartēm, un bija tehniskais projekts jāzīmē. Uzrakstīt projektu var, neteiksim, ka pārāk ilgi, ja ir diezgan skaidrs galvā, ko tu gribi, tad tā rakstīšana neaizņem pārāk daudz laika. Vairāk laika aizņem noformulēt to domu un sastādīt tieši tām.
Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu atbalstītā mājaslapa, treniņu laukums un treileris ir ļoti nozīmīgi bērnu jāšanas sporta klubam, bet Gelinta gaida atveramies jaunas līdzfinansējuma programmas, jo idejas rodas līdz ar darbošanos. Ja izdosies uzbūvēt slēgtu treniņu laukumu ar jumtu, tad reiz bijusī pilsētas meitene Gelinta Apse būs realizējusi visus savus sapņus. Gonda Purniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.